Labrīt, labrīt! Vai esat jau gatavi? Man šķiet, es vēl nevaru aptvert un neesmu gatava, bet man jau jābūt gatavai, jo vakar pēkšņi es uzzināju par papildus brīvdienām, un tad 12 stundas pirms izlidošanas es nopirku biļetes uz Itāliju tikai par 15 eiro. Jā, jūs nepārklausījāties, par 15 eiro. Ceru, ka tur būs labs laiks, bet ja nebūs, tad krosants un kapučīno mani tur jau gaida. Gribēju jums parādīt skatu pa logu, bet reizēm arī tā var gadīties. Esmu ieradusies Boloņā. Lidmašīna nedaudz kavējās, bet tas nekas. Beidzot, es esmu tikusi pie savām brokastīm. Krosants un kāda skaista kafija. Lai labi garšo un brīvdienas var satikt. Ar ko šī pilsēta īpaša? Pirmkārt, jau tā ir dzimtene dažādiem klasiskajiem itāļu ēdieniem. Kā piemēram, lazaņa vai pasta ar Boloņas mērci. Protams, kā jau visur Itālijā, netrūkst arī dažādas nozīmīgas vēsturiskās vietas, ko redzēt. Bet šoreiz man te nav plānā palikt. Bet, ja jums interesē, tad palasiet Laiks doties .lv, kur būs visi mani ieteikumi par Boloņu. Ja Boloņā jums ir maz laika, tad atnāciet vismaz uz šo laukumu. Visapkārt te ir vēsture. Neptūnas strūklaka, vēsturiskas ēkas, katedrāle. Viss izskatās pasakaini, pat sliktos laikapstākļos. Katedrāles interjers nav pats graznākais, bet toties vitrāžas ļoti skaistas. Boloņā atrodas daudz viduslaiku torņi, un šis ir viens no augstākajiem visā Eiropā. Turklāt tas ir šķīps. Nezinu, vai jūs to redzat, bet kāpiens augšu prasa pamatīgu piepūli. Diemžēl tagad tas ir restaurācijā un nav iespējams apmeklēt. Boloņā man bija pavisam neliela pauze, tāpēc paņēmu tradicionālo pārlocīto lavašu. Tas garšo dievīgi. Esmu jau autobusā un dodos uz savu šodienas galamērķi. Esiet sveicināti Sienā, kas ir viena no vēsturiski bagātākajām pilsētām Toskānā. Tagad es dodos uz savu rezervēto naktsmītni, nolikšu somu un pastaigāšos nedaudz pa pilsētu.
Tāds neliels kalns, kurā jākāpj augšā, bet domāju, tas būs to vērts. Tā ir kaut kāda baznīca, bet, diemžēl, viņa ir cieta. Esmu nokļuvusi vecpilsētā, un te jau ir cilvēku rosība daudz lielāka. Paskatieties tur augšā. Interesanti, vai kāds tur pāri staigā tā no vienas mājas uz otru. Vēl viena baznīca. Es esmu vienkārši šokā. Es pirmo reizi redzēju, kā cilvēks tur spēlē ērģeles, un neviena klausītāja tur nav. Ļoti skaisti bija. Kādas skulptūras. Un tie griesti ir vienkārši vau. Kaut kas ļoti skaists. Diemžēl ciet. Vau, paskatieties uz šo laukumu. Iespaidīgs. Kāds zvanu tornis. Cilvēki gan maz. Tādā ielokā visas ēkas. Kā viņiem nav augsts sēžot uz zemes? Un šeit jau ir strūklaka domāta, bet žēl, ka nav tā kārtīgāk. Vai gan, varbūt tās tāda viņi vienkārši ir. Ļoti skaistas skulptūras. Un tur cilvēki met uz laimi naudiņu. Šis laukums noteikti izceļas ar to, ka es esmu tādā kā bedrē, bļodas efekts. Es nezinu, vai jūs redzat, bet es pagriezīšos uz rīņķi un varbūt tad jūs sapratīsiet, ka viss ir tādā kā
bedrēs Lidkalniņā. Tagad jau ir vakars, bet es mazliet parādīšu rītdienas plānus, ko darīšu. Jā, es jau redzu, rītdiena būs pārsteigumiem bagāta diena. Manu foršo pastaigu traucē lietus, diemžēl. Es tā gribēju mazliet sagaidīt vakaru, aiziet paēst, bet visas ēstuves būs vaļā tikai no 7. Man vēl diezgan daudz laika ir. Wow! Tas tik ir kaut kas. Jūs paskatieties uz šo, es gribētu teikt vārdu karalisko fasādi. Nu, vienkārši wow. Malkošu glāzi vīna, jo laukā ir ļoti drēgnas priekā. Antīko grāmatu veikals. Un turpat ir rakstīts gads 1660. Ļoti iespaidīgas grāmatas, ļoti senas. Somiņu veikals, varbūt tas ir domāts kā ādas izstrādājumu veikals drīzāk. Smaržu veikaliņš, man gribētos labāk teikt bodīte. Tie skatlogi ir ļoti skaisti. Var redzēt, cik daudz ir piedomāts pie detaļām. Parādīšu jums nedaudz vakara apgaismojumā. Tiesa gan laukā līst lietus nedaudz un ir tāds slidens, ir ļoti jāuzmanās. Tagad jau visi restorāni ir vaļā. Ir drausmīgi karsts, es redzu kā kūp, tāpēc vajag ātri es neriskēšu ēst, bet es jau nojaušu, ka tas būs ļoti garšīgi. Ir janvāra beigas un arī Itālijā līst lietus. Es ātri došos uz savu naktsmītni, centīšos pa ceļam nenokrist. Tiekamies jau rīt. The next day. Labrīt! No Sienas pulkstens ir 8 no rīta, un es došos aplūkot pilsētu no senajiem cietokšņa bastioniem. Ātri jāskrien, man mašīna brauc. Tā, un te jau mani sagaida slavenie pilsētas vārti. Es varu iedomāties, kā senajos laikos ar zirgiem gāja un karaļi.
Tagad brauc pat miskastes mašīnas cauri. Kopumā pilsēta ir ļoti labi staigājama. Uzkāp augšā kalnā. Un tad jau esi sasniedzis vecpilsētu un var mierīgi baudīt. Jo tādā uzkalnā atrodas viss. Milzīga skulptūras uz mūri. Ļoti skaisti. Apsūnojis. Var redzēt, kad jau sens. Paskatieties, kāds mūris. Tur lejā kaut kāds mašīnas stāvlaukums, bet tas mūris ir ļoti vēsturisks un saglabājies labi. Senie mūri tika celti gandrīz pirms 500 gadiem. Un tā mērķis, protams, bija, lai aizsargātu pilsētu no iebrukumiem. Sienas pilsēta kādreiz bija atsevišķa valsts, un tā centās pasargāties no Florences un Vatikāna. Diezgan jocīgi tagad, jo mūsdienās Florence ir kā māsīca Sienai. Redziet, kādēļ centās pasargāt, kāds skaistums paveras uz pilsētu. Tur tālumā ir katedrāles tornis ar kupolu, var redzēt. Tur vēl senāku torni var redzēt. Bet atkal manu skatu baudīšanu traucē Lietus piles. Baigais stāvums lejā, bet lejā iet ir vieglāk nekā augšā. Vasarā, es domāju, rindā stāv uz šiem galdiņiem. Neesmu pārliecināta, vai es te drīkstu nākt vispār, bet, ja ir vaļā, mazliet pastaigāšos. Kādi zvani augšā. Pasieties, kādi vārti. Baigās statujas. Sieviete un vīrietis. Kāda skaista baznīca. Daudzi sienu gleznojumi.
Un es esmu šeit pilnīgi viena pati. Neviens cilvēks nenāk. Īstas apslēptās pērles, tās baznīcas. Ļoti tādas maziņas, mīlīgas, mazliet tumšas, bet ļoti skaisti sienā gleznojumi. Šķiet, ka es pilnīgi nejauši uzgāju ļoti labām skatu punktam. Tur augšā vietējiem terases vasarā var baudīt sauli. Un puķu kastes ir. Es noteikti saprotu, kāpēc vasarā ir siena tik populāra. Te paveras plašs skats uz pilsētu. Parādīšu jums ūdens avotu no seniem laikiem, kur vietējie iedzīvotāji pat to ūdeni agrāk dzēra. Ļoti zaļā krāsā. Tur zīvis peld. Tiesa gan, es nezinu, vai senos laikos tas ūdens bija tikpat zaļš kā tagad, un viņi tādu dzēra. Nav informācijas, man piedodiet. Cik daudz tās arkas ir? Ļoti daudz vienu vietu. Vecpilsēta tiešām ir ļoti skaista un vēsturiska. Kalnos, kad jākāp, tad, protams, ir piepūle, bet kopumā man ļoti patīk pilsēta. Došos skatīties šodien katedrāles visu kompleksu. Drīz jau atvērsies vaļā, un tur ir tāda lielā biļete un mazā biļete. Es paņēmu lielo, kur būs tornis un kaut kādi muzeji apskatāmi. Un domāju, ka tas būs to vērts, jo, ja esi Sienā, tad nedrīkst neapskatīties katedrāli. Cik bagātīga. Jā, šī viennozīmīgi ir viena no skaistākajām fasādēm, ko esmu redzējusi katedrālē. Daudz skulptūras mazas un tādas kolonnas. Ļoti skaista.
Ko jūs sakat? Ir skaisti, vai ne? Ja iet iekšā aplūkot. Redzat, cik daudz detaļas vienā kolonnā. Pat durvis ir ar daudz detaļām. Šķiet, ka īsteni vēsturnieki varētu pa milimetram šo katedrāles fasādi pētīt. Ļoti šaura eja. Patreiz dodos es uz panorāmu skatu punktu skatīšos. Jākāpnieka 140 pakāpieni. Sākums jau vienmēr tāds rait, un tad jau palēnām sāk cilvēki iet un elsot. Laida iekšā pa tādām nelielām grupām, un apsargs visu laiku man dzenā, neļauj man kārtīgi filmēt. Ceru vismaz, ka man kaut kas sanāca vārdīgi jums parādīt. Skatu vismaz uz pilsētu. Ļoti iespaidīgs panorāms uz pilsētu. Jāsaka, tikai traucēja lietus piles man sajā. Tagad man ir iespēja aplūkot operas muzeju.
Jāsaka, ka tik strīpainu katedrāli es redzu pirmo reizi. Vai redziet, tur augšā visa rinda ir ar galvām, kas mūs vēro? Katedrāle tiešām ir ļoti liela, ar daudz kupoliem, kolonām, skulptūrām. Galvu reibinoša vēsturiska zāle. Daļa no katedrāles kompleksa ir šī atsevišķā ēka. Vieta, kur senos laikos kristīja Sienas iedzīvotājus. Šo mini ceļojumu es ieplānoju spontāni, bez baigām plānošanām, un oficiālā mājaslapā biļetes uz katedrāli diemžēl bija beigušās, tāpēc man nācās pirkt caur starpniekiem un nedaudz pārmaksāju. Tāpēc jūs lūdzu plānojiet savus ceļojumus laicīgi un nopērciet laicīgi arī biļetes uz katedrāli, tad tas nebūs tik dārgi. Bet es noteikti iesaku apmeklēt, jo bija pārsteidzoši skaisti. Kādreizējā pašvaldības ēka, mūsdienās muzejs. Sienā ir daudz gan muzeju, ko apskatīt, gan baznīcas skaistas, bet visam nav laika un kaut kas jāatstāj arī neapskatīts, lai nākošreiz, kad atgrieztos, būtu ko redzēt. Vakar, kad es te biju, bija diezgan graņķīgs laiks. Šodien saule spīd. Laikam pilsēta priecājas, ka es braucu projām. Tādi kā susuriņi ar ķepiņām gaisā.
Esmu nedaudz izsalkusi pēc katedrāles apskates. Paņēmu maizīti, kas ir pildīta ar vistas kotleti, grilētu cukīnī un 4 sieru un mērcīti. Lai labi garšo! Kā jau Itālijā tipisks skatuves ar sieru rituļiem un milzīgām vīnu pudelēm. Kādas kūkas ar karnevāla maskām. Varbūt tās Sienā arī karnevālu svin. Vēsturisko Sienu es esmu izstaigājusi krustām šķērsām. Un tagad laiks doties ir uz Pīzu. Cerams, ka tā saulīte, kas man tur tagad tā spīd, brauks kopā ar mani. Laipni lūgti Pīzā. Kāds noteikti padomās, ko pie velna es šeit daru, bet tas tikai tāpēc, ka rīt agri no rīta man ir lidojums uz citu Itālijas reģionu. Neesmu es Pīzā pirmo reizi, bet tad, kad es biju pēdējo reizi, tādi remontdarbi nebija. Var redzēt pilsētas mūri un laubas vārtus. Te var redzēt, kā cilvēki mēģina uztaisīt labāko bildi pie Pīzas šķībā torņa. Visādas variācijas. Kāds mēģina to ar kāju, kāds ar rokām. Dažādas paraugu stundas. Pīzas torņa kompleksā atrodas arī Pīzas katedrāle, mūzejs un citas interesantas celtnes. Un, protams, nevar nepieminēt baptistēriju ar milzīgo kukoli, kas ir ļoti svarīga celtne. Tur agrāk notikās iesvētības. Ja man atmiņa neviļ, tad, lai apskatītu visu kompleksu, vajag kādas vismaz 2 stundas, un izdevīgāk ir pirkt biļetes uz visu kompleksu. Bet šovakar es noteikti neko neapmeklēšu, tikai vienkārši pastaigājos. Kādam sapņu auto ir jaunākā BH, Lamborghini, bet kas ir man? Man ir šitais. Bum, 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 bum. Man vienmēr patikuši tādas mazas mašīnītes. Super. Esmu nokļuvusi vecpilsētā. Varētu teikt tādā nelielā bardakā. Visi kaut kur skrien, brauc ar riteņiem.
Laikam ir jau vakariņu laiks un grib ātrāk nokļūt mājās. Gan apģērbi, gan aksesuāri. Netrūkst arī restorāni, kur var paēst un iedzert kaut ko. Kāds var nobaudīt ceptus kastaņus. Baznīca tur atrodas. Varat redzēt. Starp citu, man ļoti patīk tās ārkas visur. Izstās iespaidīgi uzreiz tā pilsēta šķiet greznāka, vēsturiskāka, gribētu tos īstenībā labāk teikt. Dažkārt nevajag visu laiku skriet, vajag apstāties un izbaudīt mirkli. Tāda sajūta, it kā es būtu ieradusies vasarā. Cilvēki daudz, iepērkās, ēd. Kā jums šķiet, būs tīri jauka vietiņa, lai ēstu picu, vai ne? Esmu sagaidījusi savu picu 4 sieru. Smaržo ļoti labi. Labu apetīti! Sāku dienu Sienā, nobeidzu dienu Pizā. Esmu ieradusies savā numuriņā, kas atrodas netālu no lidostas. Bet kur tad es došos rīt agri no rīta, par to būs nākamais video jāskatās. Ja tev patīk mans filmētais saturs, tad piesako, un šim vakaram es saku atā.